Sveiciens visiem no Londonas. Šodien ir tātad ļoti jauka diena, ārā mums ir augsts, pat ļoti nepierasti Anglijai, jo Anglijā parasti vēsums sākās februārī, bet šogad ir ļoti ātri, šogad jau ir tātad novembra beigās, ja, gan sniegs, gan mazlietiņ sals, ja, bet ne par to šodien būs stāsts. Gribu jums pievērst uzmanību, it sevišķi tiem, kas meklē, jo es domāju, ka dotā momentā ļoti daudz cilvēki ir tādi, kas meklē iespējas papildus nopelnīt un uzlabot tātad savu finansiālo stāvokli. Bet, esam ļoti daudz saskārušies ar dažādām gan negatīvām pieredzēm, gan ar neziņu, gan ar nesaprašanu, kā tas īsti notiek, vai tiešām no interneta var nopelnīt, ja. Tad esam atraduši tādu ļoti interesantu jaunu metodi, it sevišķi tiem, kas ir pamēģinājuši investēt tātad savus līdzekļus, bet nav dabūjuši rezultātu. Vai ir pazaudēta nauda, jo jūs aizskaitat trešai personai, jūs aizskaitat kādai kompānijai vai kādam fondam, jūs redzat it kā kādu laiku savu naudu, bet pēc tam viss pazūd un jūs viņu izvadīt nevarat, vai arī, lai jūs izvadītu, jums visu laiku prasa tātad pievadīt klāt vēl naudu. Un beigās tas rodās tā kā tāds apburtais loks, no kura netiek vairs ārā. Tad dotā momentā tehnoloģijas attīstās un ir atrasta pilnīgi jauna metode, kā jūs varat droši investēt pats sev. Pieņemsim savā personīgajā kriptovalūtas makā. Es to pielīdzinu tā kā tā būtu jūsu personīgā banka, kurā jūs uzliekat jūsu personīgo naudu uz krājkonta. Ja? Un tātad pēc kāda laika posma, jūs varat tātad šo visu naudu atkal tērēt. Bet pa šo laiku jūs katru nedēļu saņemat konkrētus procentus. Viņi nav noteikti, viņi ir svārstīgi, jo mēs zinām, ka kriptovalūtas tirgus ļoti strauji attīstās un nav patstāvīgs, ja? Līdz ar to mūsu procents, ja, mūsu biznesa klubā sastāda no 5 līdz pat 10 dotā momentā. Mūžīgi tas tā nebūs, ja, noteikti būs arī tie procenti zemāki, bet dotā momentā tas tā ir iespējams. Plus, vēl dotā momentā līdz jaunām gadam mēs varam tātad attīstīt mūsu klubu, piedāvājot cilvēkiem pamēģināt, kā tas strādā pa ļoti minimālu investīciju. Pēc jaunā gada šī investīcija būs reiz 5, tādēļ, ja jums interesē pasīvs ienākums, ja jūs baidaties runāt ar cilvēkiem, bet jūs gribat pelnīt ar savu naudu, tad ir pienācis īstais laiks. Ja es gribētu teikt jums tā, ja jūs ļoti baidaties, tad neizmantot šo iespēju, nepamēģināt, tas būtu apmēram, es varētu pielīdzināt, ja jums ir istabā čemodāns ar naudu, pieņemsim, ja? Jūs viņu esat vai nu vinnējuši, vai nu atraduši, kā pa piemēru, bet jūs šo naudu neaiztiekat, bet ejat uz banku un ņemat kredītu. Tas ir absolūti apmēram tas pats, ja? Šī ir tāda iespēja, no kuras nevajag atteikties, viņu vajag pamēģināt, un šeit nav nekāda riska. Jūs naudu neskaitat trešām personām, viņi atrodas pie jums, un jūs vienkārši pelnat pats no sevis. Jūsu maks un jūsu procenti. Lai jums jauka diena līdz nākošajām reizēm.